Grandiozais atpūtas kompleksa kāpu projekts Jūrmalā iestrēdzis pretrunās un investoru meklējumos. Pēc asām debatēm un vietējo iedzīvotāju protestiem Jūrmales doma projekta attīstītājiem devusi zaļo gaismu celtniecības uzsākšanai, taču investori, kas finansētu apmēram 300 miljonus vērto projektu, vēl nav atradušies. Ja gadu atpakaļ šīs investīcijas piesaistīt bija krietni vieglāk, tad tagad jau tas ir stipri grūtāk, jo pasaules visiem zināms, kāda pasaulē procesi notiek. Un investori daudz vieglāk ieskatās uz citiem reģioniem, ne uz Latviju. Projekta attīstītāji iecerējuši kāpu kā grandiozu atpūtas kompleksu, kurā ietilps slēgtā slēpošanas trase, kurā varēs nodoties ziemas priekiem cauru gadu, akvaparks, viesnīcas, spa komplekss un konferenču zāles, kā arī veikali. Paredzamais ēkas augstums ir 74 metri un tās platība tiek lēsta ap 190 kvadrātmetriem. Projekta attīstītājs Māris Dzenītis ir pārliecināts, ka šis objekts varētu piesaistīt daudzus turistus. Šis varētu būt kā galvenais magnēts turistiem Jūrmales pilsētā. Laikā, kamēr attīstītāji mēģina atrast investorus, projekta pretinieki vērsušies augstākajās valsts instancēs, lai apstrīdētu kāpas projekta likumību. Vides ministrijai un arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniedzu iesniegumu, kurā es esmu minējusi vairāk kā 5 likuma pārkāpumus saistībā ar apstiprināto detālu plānojumu slēpošanas trasei kāpa. Inese aiztrauta norāda, ka šis projekts ir pretrunā ar vides aizsardzības likumiem un Jūrmales iedzīvotāju interesēm. Bet pats galvenais, ko es uzskatu šajā brīdī, kas ir noticies Jūrmales domē, ja deputāti ir balsojuši par kāpas projekta tālāku virzību, viņi ir pārkāpuši pašu svētāko solījumu saviem pilsētas iedzīvotājiem. Visi deputāti ir kādreiz teikuši, nepieļaus apbūvi kāpās. Ar šo lēmumu visi deputāti, kas nobalsoja par šo projektu, ir pārkāpuši pašu svētāko noteikumu. Neapmierināti ar stiklotā milžu būvniecību ir arī Vaivaru apkārtnes iedzīvotāji. Tā ir piejūras kāpu zona. Kādi te var būt brīvības pieminekļa augstumā būves? Tas taču nav vispār. Es vispār apbrīnoju šo cilvēku, kam ir tādas interesantas idejas, bet vajag taču domāt ar prātu mazliet. Mēs bijām tikai uzaicināti šite uz telti, kad bija tā prezentācija. Un bija te visi apkārtējie, ja? Un vairākums bija apkārtējie un vēl tur cilvēki, un bija viņa komanda, Dzenīša komanda. Vairāk bija pret izskanēja, jo katrs normāls cilvēks saprot, ka kāpā un tādā mazā gabaliņā iebūvēt šitādu monstru, tas ir skrundas lokātoru otru. Kāpēc mums tāda vajag? Uzņēmējs Māris Dzenītis gan apgalvo, ka iedzīvotāju intereses izstrādājot projektu tikušas ievērotas. Mēs esam kā vēl neviens ieklausījušies sabiedrības viedoklī. Un 2 sabiedrisko apspriešanu vietā esam veikuši 4. Un ieklausījušies gan augstuma ziņā, gan novietojumu un tā tālāk. Dzenītis arī norāda, ka par kāpas būvniecību ir parakstījušies ap 3000 Jūrmales iedzīvotāju. Ziniet, ar tiem parakstiem ir tā, viņus ļoti vienkārši var savākt, ja vēlas. Mēs varam savākt arī viņam daudz vairāk parakstus pretī. Mēs ļoti labi redzējām, kā šie paraksti tika vākti, viņa 3000 paraksti pie Rimī tirzniecības centra. Un ja es esmu pamanījusi, ka ir pārkāpti ļoti svarīgi likumi, tādi kā satversme, aizsargos likums, likums par biotopiem, likums par ietekmi uz vidi, novērtējumu. Ja šie svarīgie punkti ir pārkāpti, man nav jāvāc iedzīvotāji, ja pilsoņu paraksts vilcienā. Es strādāju ar šīm likumiskajām metodēm, kuras es redzu, kuras ir pārkāptas. Aiztrauta uzskata, ka viņas gāšanā no Jūrmales mēra amata savu lomu nospēlēja arī kāpas projekts. Nākošā nedēļā pēc manas gāšanas tiks sastādīta jauna darba grupa attīstības plāna grozījuma izstrādē, kurā tika iekļauts pats Dzenītis, un viss notika jau pēc iepriekš jau saprotama scenārija. Tika runāts par kāpu, tika iekļauts viņa ekskluzīvie abūs rādītāji, un viss notikās tālāk, sekojot plānam. Mūsu eks-mēram un neizdevušamies politiķim, acīm redzot, ir raksturīgi, ir tāda maniera, kā mainīt kažoku. Sākumā viņi bija par projektu, bet pēc tam viņai kļuva izdevīgi un viņi nomainīja savu attieksmi. Strīdi ap grandiozo projektu Jūrmalā turpinās, un aktīvas tajā ir abas pretinieku nometnes.
Kamēr kāpas pretinieki mobilizē spēkus, lai projektu apturētu, tā attīstītāji meklē naudu, lai sāktu celtniecību. Mēs ceram šī gada laikā, investori piesaistīt un tas process ies uz priekšu. Savukārt aizstrauti ir pārliecināta, ka projekts realizēts netiks. To arī pierādot fakts, ka tas nav iekļauts pilsētas turisma attīstības koncepcijā. Smalki tiek apskatīti turisma ienākumi, turistu skaits katrā sezonā, smalki tiek parādīta katra tualete, bet, diemžēl, par šo milzīgo objektu, kas faktiski tika atbalstīts tikai tāpēc, ka tas būs ienākums turisma jomā, nav neviena vārda. Turisma attīstības koncepcijā 10 gadiem nav neviens vārds par šo milzīgo turisma objektu, ko sauc par slēpošanas trasi Kāpa. Tuvāko nedēļu laikā savu atzinumu par kāpas likumību varētu sniegt Vides un pašvaldību lietu ministrijas, kuru slēdziens projekta nākotnē varētu būt izšķiroši.